Sveiki, vasali radio Rēzekne klausētoji! Katru trešdiņu 15:00 ar atkārtojumu sasdiņu 9:00 no reita klausaties raidījumu gostūs. Sarunas par dzeivi, par darbu, par atpūtu, par visu, kas ir sirds latgalīšam. Pasaulī radības taidas, kas zinotu stostāt par jū. Lohnesa brīsmūņi baigu, vai boingu pazudušu. Tad pasaules sastingtu gaidūt, bet nesagaidātu nikū. Tis, kurais taisneibu zina, narunos ni par kū. Smirtī sīmētas pādus, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā pādu nospīdumā līku savu pasūkoji. Smirtī sīmētas pādus, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā pādu nospīdumā līku savu pasūkoji. Klusās laikam pasauļa visa, voda cīties, kad peiragu zaks. I līdzinīgs narunos tīsā, upis dibinā, kai nūsleidz staburaks. Kaimiņi klusās no reita, koč gribēs zinot, par kū bietas trats. Bet pagalmā mēle tik streita, tai, ka kaunā būs man jonūlaiž acis. Smirtī sīmētas pādas, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā bāda nospīdumā līku savu pasūkoji. Smirtī sīmētas pādas, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā bāda nospīdumā līku savu pasūkoji. Sīmētas pādas, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā pāda nospīdumā līku savu pasūkoji. Smirtī sīmētas pādas, soki cilvēku, kur tu goji. Es ciežu tavus prīkus i bādas, kad tavā pāda nospīdumā līku savu pasūkoji. Šodien raidījumā gostos tikamies ar divu bērnu māmeņu, aktīvu Rēzeknes māmeņu kluba bīdri, kā arī vienkārši radošu un aktīvu cilvēku Ināru Paulovsku. Vasala! Vasali! Mūsu sarunas pašā sokumā varbūt tu varētu nedaudz pastostāt, kas īsti ir Ināra, ar ko nozadarboji? Esmu cilvēks, kurš iesaistās visādos aktivitātēs, organizācijās. Es, kā jau pieminēju, ka esmu divu bērnu mama. Visiem patīk manu bērnu vārdi. Dēls ir Roberts, bet meita ir Roberta. Esmu, protams, ikdienā nodarbojos ar bērnu audzināšanu. Līdz ar to vēl papildus citas māmiņas iesaistu ikdienā uz māmiņu klubu. Cik sen tu paša jau te esi māmiņu klubā? Varētu gan arī sacīt no pašiem pirmsokumiem. Pats māmiņu klubs jau būs, jau šogad jau būs 6 gadi. Bet esmu vismaz 5 gadi stabili, esmu tī. Pirmā visā.
Varbūt tu arī pastosti nedaudz eisti par to māmeņu klubu. Kāda ir to ikdīna, ko jūs tī darat, sanākot kopā? Mēs visi saimam kopā, domājam, ar ko mēs varētu katru gadu jaunu izdomot. Mums jau ir tādas tradīcijas, kur jau pilsētas mārogā jau visi zina. Tos ir pilsētu svētkos, mums ir ģimeņu parāde, tagad agrokie saucās rateņu parāde. Tagad pavasarī mums ir sportiskos aktivitātes. Ar labdarību mēs nozadarbējamies, palīdzam trūcīgam ģimeņam, izstādis, organizējam gada tirgus, visādas mums ir, mums nok, mēs braucam, tā kā viss notiek. Bet tā ikdienā, cik jūs bieži nedēļas laikā tīkoties katru dienu, jūs simtī vakarā čais kopā vai kā tas notiek? Mums ir katru dienu kaut kas notiek. Mums ir meistarklases, kur māmas dalās ar savam pieredzam, ar savam īmaņam. Mums ir tikšanos māmam ar bārnim, kuras īti arī roda var kaut ko rūceņam nozadarbēs, lai bārnim tas ļoti pateik lēmējam, zīmējam, grīžam i visu izpējamo daram, kas pateik. Protams, mums ir ne tikai jau mammas, kuras ar bārnim ir, bet arī mammas, kuras gaida bārnus. Tad mums ir tūpošu vecāku skolā, kur ir gan lekcijas ar speciālistiem, gan vingrošana tūpošajām mamam, kā arī lekcijas ar speciālistiem. Viss tas dzemdību process, kas sagaida, aprūpe visa bārnu. I līdz ar to, kas sokās ar tūpošu vecāku skolu, i līdz ar to tas turpinājās jau atkarībā no pašas mammas, cik jai ilgi grib. Bet, ir kuras vēl joprojām turīs ir nok jaunus. Tā kā visi laipni aicinoti. Gaidam cīmā. Tātad pamatdoma ir tāda, ka sazatīk kopā māmiņas, apzemaina arī ar savu pieredzi, ar savām problēmām, arī palīdz viena otrai atrast kaut kādus risinājumus. Jā, mēs palīdzam viena otrai, palīdzam tam pašam trūcīgam ģimeņam, mums ir labdarības akcijas, mums ir 2 reizes gadā ir mamu škapa ķēriešana, kuru visas, kuras jau, kā es sakot, ja nāsi godu nosojis, to pēc tam tu jau vienalga nāapmauksi, bet kaidam tas var būt kaut kas jauns, līdz ar to mēs atdodam kaidam, kuram tas būtu vairāk vajadzīgs. Ne tikai mamam palīdzam, bet arī bārniem, ar rūtaļītam. Bērns jau nezaspēlējās, pats jau zina, ka tīs to voļējās, tad mēs atdodam tam bērnam, kuram tas būtu kaut kas jauns. Kod jūs tagad ir paredzēta tāda škapa tēriešana? Ja visu laiku ir, mums ir, kā es sakot, noliktava šaps, kur visi var ņest. Jebkurā dīnā var sazināties ar atbildīgu cilvēku, pie ko atslēga šapa turīs. Ja jo var aiziet, atrast sev, atdūt citam kaidam. Tos ne tikai ir drābis, ne tikai rūtaļītes, tos ir arī sadzīves preces, tehnika visa, rateņi, gultas, kas vajadzīgs bārnim. Tātad arī tas, kam te ģimeņa varbūt, kuriem ir vajadzība, pēc kādiem jauniem, mazlītotim, piemēram, rateņiem, droši var grīstīs māmeņu klubā, iespējams, ka būs iespēja palīdzēt, jā? Da, ir jābēj, mums guļtenis, šapus, mēs devam ģimeņam, kuram vajadzēja palīdzēt. Gaidī tuvākajā laikā ir gaidami pasākumi māmiņu klubā vai kuros jūs pīzadaļēsitīs? Tuvākais pasākums sokās mums jau aprīlī, jau 1. aprīļa svādiņa. Jā, tī mums būs sporta dīna visai ģimenei, tavs mama as sportisko ģimeņa. Šogada tēma mums ir džungļi sauc. Tā kā var pīzdaļētīs, gan izpuškot sevi kādā kostīmā džungļa, vai vienkārši attīt sportiskā noskaņojumā, pīzdaļētīs, līdz ar to kopā pabūt, vinnēt kādas balvas, uzsākt pavasari sportiskā garā. Līdz ar to vēl mums turpinājās, vēl līdz aprīļam mums ir labdarības akcija Radīsim siltumu. Te ir ļoti tāda akcija, kurā mēs palīdzam tikko dzimušiem bērniem. Viņu vecākiem mēs audam zaķētis, cepurētis, viksis, krekliņus, dečus. Nesam zīmes svētkos iz dzemdību namu dāvinājam jaundzimušiem bērniem. Tī, kas ir pīdzimuši, tī personāls pats jau sadala, kam dūt.
savā starpā. I tos pašas labdarības akcijas ītvaros mums tagad pilsētai tūp kultūra mantojums ar nosaukumu Riezeknis zaļu pokolnu musturdeķis. Jos idejas autora ir Aļona Soldane, I līdzauturs ir Sanita Vavilova, kuras šogad ir nominētas gada sīvītēm. Un ar to musturdeķi pirmīs pazarodēsīs muzeju naktī izbūs, toļok braukšīs goru, uz Zeimuli I atpakaļ uz muzeju. Tā kā būs tāds dzimšanas dīnai pilsētas jubileju, tā kā dovana tāda no mūsim būs tamā akcijas ītvaros. Tomā akcija var pīzdēļāties, jebkurš cilvēks var uzadēt, uzšūt, tā kā tīli mēs labprot visus gaidām, kurš prot adēt, tamburāt. Aicinām visus, kurim sātā ir dīgi, pīzabīdroties tai visai mūsu akcijai. Toļokīs nokušais pasaukums mums ir domāts Motis dīna. Tas būs mais, kopā ar lielu pastaigu, kas bija jau ar Reigas māmiņu klubu kopā organizēts. Šogad mēs tā kā ar Motis dīnu apvīnosim. Par to vēlāk. Tuvāk Motis dīnai sazatiktīs vairāsi parunot par to. Jā, noteikti arī būs informācija atrodama, gan arī ziņu portālos, daudz kur citur arī pilsētā noteikti afišas kaut kādas būs. Jā, būs, jā, tas vēl viss ir procesā noteikums, jā. Nokušie svātki, tad te ir lielo pilsētu svātku ītvarā ir ģimeņu parāde, tā kā par to arī būs informācija, varēs apmeklēt. Pilsētnieki, kā visiem tas ir kā pilsētu svātku noslēgums, tie parādi, visiem dikti pateikēji. Tāva dīnai vēl tāds pasaukums kopā laikam ar Zeimuli. Tī bija pagošā gadā mēs toži organizējām māmiņu klubs ar Zeimuli tāva dīnai pasaukumu. Tā kā diezgan interesants bija, šogad tortes pat būs. Kā arī mēs pizdalāmies, turpinājām organizēt visādus pasaukumus ģimeņam, tikšanos. Sakiet, cik daudz apmēram ir tos māmiņu, kas tamā klubā pīzadala, tā kā diezgan regulāri, vai cik jūs esat apmēram, cik tas bareņš liels? Liels. Tie jau praktiski tie, kas oficiāli ir izastojušies, tie jau var mierēt, nevis bareņš, tie var būt 1000 jau, jā. Bet tas aktīvākais ir diezgan tāds paprostas puļceņš, kur mēs ejam, daramies, diezgan tāds liels. Skaitļos neizdziļinosimies, bet diezgan, ja ņemot mūsu mājaslapā, tie ir reģistrēti apmēram vairāk par 1000 māmiņu, kas interesējās un zina, kas notiek māmiņu klubā. Varbūt tad paturpināsim mūsu sarunu ar kādu jauku latgalīšu dzīsmi, kas tev tā kā pašai vairāk īta pie sirds. Es domāju, ka māmiņai vairāk pie sirsneņas īt bārni, tā kā lai īt par sirsneņam no Sauvaļnīka i Guntra. Muna sirds dzenas pakaļ tavai. Muna sirds Ieraudzīju pirmo reizi, kad pie dzīves lēja pirmīs lietas, ko es nevarēju, nebūt slepnas autobusi bez.
turpinājot mūsu šodienas sarunu, tu minēji, ka tev ir divi brēņēgi bērni, Roberts un Roberta, jā? Jā. Es gan nevaru izdomāt, kā ir, kad vāk jūs pasaukt kaut kur un beigas Robert. Tad obieci sauc. Jā. Ir forši, ka vīnu vajag, ta ziņa, ka otrs toži atskrīs, i tam toži tiks īdūts kāds darbs ir uzdevums, kas ir jāizdara. Jā. Es saku, kā jūs jums sātā to ar bērniem, kādā valodā runāja? Ar bērniem es runāju latviešu valodā, bet ir pamanīts to, ka vecākīs jau sok saprast, kaut ko atbildēt, neatbildēs latgaliski, bet saprast, ka ja jām kaut ko pastiesīs, saprast to. Tā mēs savā starpā visi džedi babus runājām latgaliski. Jā, bet tā kā es speciāli namocīt bērnus. Nā, pagaidām, nā. Valodā. Otkon atgriežoties pie sarunas par māmeņu klubu, tā kā dodoties uz stiņi, bērnus arī jām leidzas tā noprotu, jā? Jā, jām leidza, jim tī ir ko darāt. Jim tī var lasāt, zīmēt, rūtaļotīs savā starpā, izzinot kaut ko jaunu, izvaicātīs. Tos visas lītas, kas ir mūsu mazajā sātā, kā jau var nosaukt māmiņu klubu, tī mēs esam piedalījušies divos lielos projektos, ar ko palīdzību. Mums tas viss, kas mums tī ir, tagad ir sagodots. Tas ir Borisa Ināras Teterovu fonds, kurā mēs piedalījāmies, rakstījām projektus, i paldies jīm, ka mums tagad ir iz ko sādāt, iz ko rakstāt, ar ko zīmēt, iz ko zīmēt, ar ko spēlētīs, i lasāt. Ar tiem projektiem mēs varam atsasāstīs, pazaklausātīs muziku, mēs varam pazvērtīs muļcikus, varam kaut kādu vēl jaunu projektu uzrakstāt. Mums ir gan televizors, gan dators, kurš tikai iegūts to fonda projekta palīdzības tādā veidā. Es šimā raidījumā bieži vien saviem gostiem vaicāju, ja tev būtu tāda īspēja kaut ko mainīt mūsu pilsētā Rēzaknī, kas būtu varbūt tos 3 lietas, ko tev pietrūkst šeit esot? Vai tu uzskati arī, ka pilsēta ir gana draudzīga bērnim, vai tik tiešām ir izaugsmes īspējas, izglītības īspējas, varbūt varētu kaut ko mainīt? Ko tu redzi, kas varētu būt savaidoks? Tā kā man prasa, kurā skolā tu bērnu laisi pirmā klasī? Es siešu domāju, cik mums pilsētā vispār ir skolu? Uz mūsu lielos pilsētas kaibu skaits ir pieteikuši, bet kurai te būs labāko, kuru mēs jau laišus, to nezināju. Pirms mazāko, kas dorziņīs, tī dorziņi ir pieteikuši daudz. Tā kā ir ko izvēlēties, bet ar skolām gan tā drusku ir. Tevi tā kā ir nāpierinoja? Kvalitāte ir laba, jā, bet atkal nezini, kuru labāk uzsākt. Namainies takšu katru gadu skolu. Jā, bet atrast to vienu eistu, kurai tiešām būs te vislabāko. Viņi saka, te škola laba, tad saka, te škola laba. Bet, sādēt vēl domāt, laiciņš kā vēl ir, bet ko vēl varētu draudzīgai? Diezgan draudzīga, jā, varbūt tās vairāk tos parkus gribētu, moju pagalmos, tādā ziņā, bet arī parkā laist bērnu moju pagalmā, kur ir atstojuši saimnieki savu draugu četkojaino dovanas, tādā ziņā varbūt tās tā drusku pabais ir laist bērnu parkā, kurš nav līdz galam sakortots. Lielie parki, jā, forši, tī viss ir kārtībā ar jiem, bet tieši mozī, kur tu vari izskrīt, izskatūs pusstundēti, pazaprīcoties, bet pabais. Varbūt, ir kaut kas, ko gribētu svērt pilsētā redzēt par to, ka varbūt mēs skaidi augstāki spāki sadzvērtī, kaut kas varbūt arī pīzapilda no to, ko tu gribētu. Bija vasarā tādi gadījumi, siežot atpūtas laukumus, pīt pie maņa turisti. I prasa, kur Rieziknī var aizīt ar bērniem kopā, izņemot parku un muzejus. Kur vēl bērnu var aizvest? Tas ir tāds plašs tāds jautājums, uz kurīņi nosauc, kuri ir bijuši. Es saku, tos ir tos vietas, ko mēs varam piedāvāt. Jā, līdz ar to tāds izcisnus līdis, nezinu, ko tam turistam citas pilsētas pascēt, jā. Vienreiz bija prasījā, vai tas ir viss jūsu parkā, ko jūs varat piedāvāt. Ja atbraukšu no citas pilsētas, domāju, ka pilsēta mums Riezikne ir lielāka, i būs vairāk izpiltos atrakciju. I paliek vīlušies, ka tomēr pie jūsu pilsētā ir labāk nekā pie mums. Tā kā, varbūt tās mūsu augstīm varbūt aizdomāsies, ka tomēr varbūt tās var padomāt kaut ko.
kā uzlabot. Tīšām kaut kā izspiest tos lielokus sataisīt. Nu, piemēram, kas varētu būt tas, ko tu gribētu? Kur tu gribētu savu bērnu vest? Mums tas foršīs Rāņa parkā tī karuseli ir. Ir katru gadu paliek mazāk. Jā, cenas ir labas, bet atrakciju paliek mazāk. Tikai varētu mēģināt atjaunot to karuseļu parku, jo jām ir potenciāls. Jums ir potenciāls, jā, līdz ar to uztīnīti. Citi to, ka ītis parku dēļ tam, ka tie ir karušeli, ka īmā bērns var prīcoties par jīm, jo attīstāt vērās nevis jau ar katru gadu mazāk palikt, bet tomēr mēģinot tos mašinētis. Es atceros, ka es vēl paša bērnībā uzinoju uz tamos mašinējušos, kas vairs tagad nav. Paprasam darbinīkim, jā, sacīja, ka būs. Nav. Kaut kur pazūd tos atrakcijas. Ja var ieguldīt naudiņi, uzrakstīt, kā jūs tī labi kārtots bija kaut kā, tos visi ceļiņi, tī sūleņi, kaut kādi ir ar fondu naudiņi tika pīsaistīt, par ko kam tī atrakstīs tos pīdara, vai tad tas nevarētu arī sataisīt ar fondu, attīstīt jūs. Vismaz saremontēt tas, kas ir. Jā, es kolīdzi domājos par to, ka tī karuseli parkā tas ir tāds kā vasaras sezonas vairāk pasaukums. Savukārt zīmā atkal tad ir tā kā ir. Īstenībā nebūtu švaki, ka uzrastos skaits, varbūt privātīs uzņēmējs, kas varētu kaut ko izdomāt arī organizēt, kur arī zīmes laikā aizvest bērnus, kuriem varētu būt interesanti uztaisot kaut kādas plašas telpas ar dažādām atrakcijām, tie ar slitkaļņiem, ar tom bumbam taidam, kuros var īkristi vēl visu kaut ko. Šobrīd jau tos izpēju cīži daudz. Es domāju, ka arī atsaucēba būtu diezgan liela, kaut vai vakarā aiziet vienkārši ģimeņai. Bērniem tī pazadauzēt, pazaspēlēt savā starpā, vecākiem blokus pasēdēt ar čāja krušku. Tā kā jā, mums jauniem uzņēmējiem tagad Riezekņē ir tāda diezgan laba vieta. Es domāju, kurā varētu uzrakstīt kaut ko, sataisīt. Tad es varēšu droši sacīt turistim, citam pilsētām, jā, jūs varat tīt, mums ir tas, jūs varat tī varat tīt. Tā kā, bet, ja cilvēks attīda maņai prasa, kur mēs vēl varam aiziet, izimot to, kur mēs jau bijam, tad tikai ir kur augt. Pilsētai attīstīties, neapzastoties uz to, ko jau ir sasnieguši. Tātad ideja mums ir vāga tikai atrast līdzekļus, sponsorus un tā toļok. Tā kā sponsori, mēs jūsim ideju pasniedzam jūsu rūkos tagad, lai mūsu bērni augtu priecīgi, laimīgi. Kad bērni priecīgi, laimīgi, veselīgi, tad arī vecākiem prieks. Šobrīd es tev sacīšu Ināri paldies. Mūsu jauko sarunu noslēgsim ar kādu latgalīšu dzīsmeiti. Kas būs tas, ko varētu noslēgumā? Mēs laikam skrīsim iz vasaru, iz pavasari, skrīsim ar grupu Bez PVN. Iz vasaru, tā kā jau pavasars jau tuvojās lieļiem sūļiem, tā kā i vasaru arī nav aiz kolnim. Jā, tad skrīnam! Man viņi rodīs Tīs kas tikko viņu acīs var aizmirst, lai nusalti sagaidāt var klusēt, tad jumtu surēs startāt Viss man viņi rodīs Tīspat kas tikko visu acīs var aizmirst,
salti sagaidāt, var klusēt, un visur es startāt, var atlaist savu grāku namarāt. Akmeņi zamkoju man šveikst, tu milžīgi skrīt, milžīgi meklēj, tas, ko tu meklēj, blokus tev siež, laudzē korlei, diezgan kur ropoj, tu spēc, ko tu tīropoj, blokus tev siež, blokus siež. Vai tu man viņu rodīs? Cik sen man izsocīs? Var aizmirst, vai nu salti sagaidāt, var klusēt, un ģimt visur es startāt, var atlaist savu grāku namarāt. Akmeņi zamkoja uz šveikst, tu milžīgi skrīt, milžīgi meklēj, tas, ko tu meklēj, blokus tev siež, valzem korlei, diezgan kur ropoj, tas spēc, ko tu tīropoj, blokus tev siež, milžīgi skrīt, milžīgi meklēj, tas, ko tu meklēj, blokus tev siež, valzem korlei, diezgan kur ropoj, tas spēc, ko tu tīropoj. Blokus man siež. Raidījumu gostūs Radio Rēzekne Viļņūs 105,1 klausīs katru trešdiņu 3:00 ar atkārtojumu sestdiņu no reita 9:00.